Čau! Tagad jūs labākajās Facebook tradīcijās tur ieliekat šito, tā dara cilvēki. Un mēs tikmēr pastaigāsim pa Enguru. Te ir smuks tirdziņš, tur tirgo konzervus, vietējā ražojuma konzervus. Ideāli var paņemt līdzi. Un sēnes, tas, kas rudenī pienākās. Un šeit ir rūpniecības zona, bet mēs pagaidām aiziesim līdz jūrai. Šausmīgs instruments. Engure izrādās baigi platā pludmale. Es visu laiku, es esmu bijis tajā pusē, tur visu laiku ir kaut kā tāda, un uzreiz tas tur smilgas. Nu jā, vispār jau ir tā, ka agrāk viņa nebija tik plata. Jā? Viņu padziļināja ostu, un tad viņi sabēra šeit tās smiltis. Tā kā agrāk viņa nemaz nebija tāda. Nu, gadi kādi 5, 6 aptuveni, kaut kas tāds. Jo es tajā pusē biju, tur ir vispār, nu tāda. Nekas tur uzreiz smilgas. Jā, tur viss zaļš ir, jā. Pie Bērstiem arī, jā, bet šeit ir forši. Jā. Kas jums te ir? Mums šeit ir skola. Pats tas galvenais mēs izveidojām tā kā kiteboarda skola Vējā. Jā, nosaukums ir Vējā. Un tagad esam līdz tam attīstījušies, ka mēs iznomājam arī visādu sporta ekipējumu. Sākot ar subdēļiem, jūras laivas, kajaki, riteņi, longboardi. Kur viņi visi ir? Laivas? Šeit konteinerī visi iekšā. Kajaki un... Arī stāv konteinerī, jā. Ko, kajaki pa jūru? Var pa jūru, var pa upi, jā, kur vien vēlies. Kas te ir pa upi? Upes mums ir daudz dažādas apkārt. Jūs pievadat klāt? Kaut kur varam aizvest, jā. Varam aizvest, jā, kur vajag, jā, cilvēki pasūta, norezervē. Tas ir viens, jā, un otrs ir maza kā kafejnīca, kur varam iedzert kafiju, tēju. Katru gadu augusta pēdējā sestdienā mums ir senās ugunsnakts. Tieši šajā pludmalē mēs šogad būs jau 11. gadu, kā mēs tajā pasākumā piedalās, bet šogad arī 26. mēs kopā ar partnerību Jūrai un laukiem organizējam pasākumu visu dienas garumā. Būs liela skatu ostā, un programma būs vienkārši brīnišķīga. Jā, būs saksofona duets, būs Katrīna Dimanta ar komandu, un būs arī mūsu vietējās Enguras mūzikas un mākslas skolas vokālās studijas meitenes. Kā viņas dzied? Jā, 25. man liekas, ka mēs iesildīsim ablītku te Engura kafē. Superīgi, mēs atkal... Iesildīs tas svēts. Kad tas uguns? Ugunsnakts ir 26. sestdienu vakarā, bet pagājuši gadu arī mēs 3 dienas svinējām vasaras noslēgumu, un tad kafē ir atkal šito izgudrojuši. Man jau liekas, ka Engura priekš svinēšanas arī radīta. Jā, jā. Tas un ir kāds mums tagad arī autobus, te ir pludmalē. Jā, bet ciet. Nav kaut kur vaļā nāks. Ir vaļā. Ir brīnišķīgas kafejnīcas mums pašā centrā. Ir kafē Engura. Aiziet? Nu, protams. Nu, tad vai. Aiziet. Blin, kā tikt pāri? Kāds ne josla, bet ātri. Trakums. Viens pats staigā, ja? Oj. Nu, paliec tai. Es aiziešu uz krogu. Čau. Čau. Kafiju jau uztaisīja. Jā, viena balta, viena melna. Ideāli. Kura ir balta, kura melna? Balta, melna. Jā. Es cukuru nospēršu tev, ja? Jā, droši. Jūs pa weekendiem, ja? Jā. Nu, darbdienās jau te nebrauc tik daudz cilvēki. Jā. Weekendos, ja ir rītīgi labs laiks, saskrien ļoti daudz cilvēku, baigais šuviens, tad ir ko darīt. Tas man patīk. Un arī naudiņu maksā droši vien. Ļoti labi, viss ļoti labi. Tu pats esi no tejienes vietējais? Jā, esmu Engurnieks. Jā. Te visi vietējie strādā tikai vai? Nu, nē, pāris. Kur, piemēram, meitene nav no Enguras. Jā, no kurienes viņi? Es nezinu.
Tu nemaz nesi ierasties? Nu, tik ļoti, nē. Es strādāju, man Nu, jā. galvenais jau, ka darbs padarīts. Lielākā daļa ir no Engurs, no man draugi un klases biedrs vakar pabeidzām skolu šogad. Un visi paliks strādāt krogā? Nē, es iešu mācīties. Ko ir mācīties? Krogā vienkārši uz vasaru, lai ir nauda, kur mācīties vēl. Lai aiziet Ko mācīsies? Latvijas kultūras akadēmijā. O tā. Kruta te. Laižam tālāk. Ir riteņnoma tajā galā vai tajā? No Angurē pie Kukula ir riteņnoma. Jā, paņem ritenīti. Un te var braukt ar visu piekrastu. Tādas takas ir gan platāks, un tad ir brīžiem šaurāks. Tur ir pa vidam arī upīt, forši tāds laipiņi. Nu redz, šito es arī pirms tam nezināju. Katrs jau vietējais rāda, kas ir. Fūlī. Nu, redzat, cik smuki. Šitien varētu mājīt. Jā. Vai ne? Ļoti glīti pat. Šeit ir slavenais Ragaciema zivju tirgus. Vau! Vau! 8 kāji arī dzīvo pie mums jūrā. Šašliks atcepts. Ja es neskatos no visi pa 2. Satikšanās vietas skudras. Ieejam skudrās. Ies uzreiz uz terasi. Labdien! Sveicināti laikā sagatavojušies. Agnese! Kaspars, tā kā parasti. Laipni lūgt Ragaciemā. Lapmestiem pagastā. Forši jūs te esat iebūvējušies starp veikaliem. Te jau izskatās pēc kūrorta, kad izmantojam katru kvadrātmetru. Klusu, pie jūras, Ķemeru nacionālais parks, Kaņiera ezers, mešs, purvi. Nu, skaisti, vai ne? Jā, pludmale brīnišķīga. Es nekad neesmu bijis tajā ezerā. Visu laiku es zinu, ka te ir tas Kaņiera ezers, tad ir tas Engurs ezers. Jā. Bet neviens jau nekad no turienes, no Jelgavas nebrauc uz šejienu, lai tiktu uz ezeru. Visi jau brauc uz to jūru, un tāpēc tie ezeri, es domāju, ka palikuši tādi tā kā vietējiem tikai. Ir dažādi, teiksim, gaumes, jo ir cilvēki, protams, kas Rīgas jūras līcī vispirms meklē pludmali. Skaistā gausā jūtas baudas pludmales. Ja tu no Latgales brauc ezeru zeme, tu taču nebrauc no Latgales šitādu gabalu uz ezeru. Jā, bet mums ir rīdzinieki, kas grib makšķerēt. Mums izcenis kādreiz, vēl tad, kad es sāku dzīvot, mums arī bija pīļu medības. Es to ļoti labi atceros. Jā, Kaņiera ezerā. Tagad nav. Kāpēc? Ne, pīles. Tagad vienkārši mums ir skaisti peldi. Kas grib atnākt, jo mums ir arī tālāk nedaudz beķerē, ja šeit nāk ēst picas, mēs cepam itāļu picas uz vietas, un jā, mums ir īsta picu krāsnes no Neapolis, un cepam pīrāgus, raušus un maizītes, un visu šeit cilvēki atnāk apsēž. Šeit vismaz viņiem ir kur apsēsties. Nav mašīnā jāēd vai jābrauc uz mežu. Jā. Op! Gandrīz zemē noliku. Nenormāli krūta vieta. Nenormāli. Bet jālaiž tālāk. Tur stūrī. Iebrauc arī tu. Pats dzīvo kur? Latmešķiemā, jā. Latmešķiemā? Kruta? Labiet. Jā. Labākā. Nu, cik bieži? Ko dari? Kur ej? Jūrā ar šito? Es zinu, kā ir pa lielam. Es eksperimentēju, lai katru reizi mainu kaut ko. Nu. Jā. Ar šito laivu es sāku, var teikt, zvejot salakzveju. 4 mēneši ziemas laikā sāk Melānijas. Šito tu pats esi uztaisījis? Viss pilnībā viņas. Tu esi pats taisījis? Laivas ir visi kāds ir, bet viņš visi pārtaisīts. Nu jā, es redzu. Borti pielikt klāt, aizgaldi ielikt. Tā ir pacelt bortu augšā, tā ir ribas salikts iekšā, tā ir izgriezt laivu, viss salikt.
Un tu pats to dari? Viss pats. Jā? Jā. Bet tad jau var ar tādu pašu Amēliju, ja tev stāv, tu jau tur var turistus vizināt. Ieved iekšā copeni, Vēnspilī viens čals Nu, zin kā ir, kas veda uz... es par to nemācētu naudu paprasīt. Jo arī tev liekas, ka tas nav darbs? Jā, un arī, nu, piemēram, arī es nāk rastā ar zivīm, jā. Cilvēks zivs grib. Nu, nav bijis tāda reize, ka es paprasu viņiem naudu. Es nāku iekšā pa upari, iekšā ar zivīm, stāv makšķerē krastā, makšķerē. Es viņiem visiem pametīju zivs. Tur visu ostarā, tur laimīgi, viens nekā. Tie tagad visi sagodāti pa lielam vēl jāapsedz un viss. Priekš nākamā sezonas. Ar šo sezonu beigusies? Jā, viss cauri. Šitie man viss bija jūrā pilnībā, jūrmalā. Pilnībā visi tie kontēri un bija iekšā jūrā. Un cik saķēri? Nu? Nopirki savu helikopteru? Neko nenopirku helikopteru, neko, bet... Dzīvība pietiek? Dzīvība pietiek, zivs jau bija vispār. Nu, šogad vispār bija tāds breks intensīvi, mazāk bija. Kaut kāds 5 tonnas bija pa to pavasaru. Pagājušajā bija 14 tonnas breks. 14 tonnas, tas ir daudz. Nu, jā. Nu, kur liec? Uz Rīgu? Visur, jā. Visur boblām, jā. Tirgiem. Bā, cik smuka bilde. Uztaisījuši fotoizstādi parkā. Kas iziet caur vārtiem, kaut ko iedomājas, tam vēlēšanās piepildās. Šī māja ir ar tādu, nu, vairāk emocionālo vērtību, laikam. Te dzīvoja kundze, Dzīdra Leksdiņa, kura ir zvejnieku dzimtas pēctece. Tur bija bilde ar kaut kādu Leksdiņu. Tas bija viņas tēvs, starp citu, jā. Tas tāda pludiņa, jā, Leksdiņš bija. Un tas, kas tur iekšā. Nē, te iekšā ir bilde. Es domāju, ka tu par to runāji. Tur pie muzeja. Tur, nē, tas nebija. Nē, tas nebija viņas, bet jā. Bet tur blakus bija pludiņš ar uzrakstu Leksdiņš, jā. Tas droši vien ir radinieks, jo mums te viena cita biedrības biedra, kur dzīvo netālu, viņa teica, ka tas esot viņas vecā tēva. Jāra Leksdiņa vai tā šķiet. Labi. Nu jā. Un Dzīdra strādāja muzejā pēdējo dzīves periodu un vāca daudz un dažādu informāciju par apkaimi. Un, respektīvi, viņai tās zvejniecības lietas un kultūra vēsture bija ļoti tuva, un tāpēc mums liekas svarīgi tā kā viņas to devumu bišķiņ nest tālāk, jo šī principā ir māja, kas ir minēta. Mēs nezinām, vai tieši šī ēka, bet kā sēta, gaiķi ir minēta jau vispār pirmajos tajos uzskaitas grāmatās, ko baznīcās var atrast. Pirms Lapmešciem, ja? Negluži, bet viena no tām, jā, kas tiek minēta, te ir tāda seno māju rinda. Jā. 5 punktiņi logo ir 5 ciemi. Starp citu, viņi ir izkārtoti tā kā kartē aptuveni arī 3 ir Gadu jūra un 2 ir iekšzemē aiz ezera. Čukciems un kas otrs? Čaukciems un Antiņciems. Ļoti interesanti nosaukums. Antiņciems un Čaukciems. Jā. Skaidrs. Tagad man būs tā. Saprašu. Jā. Nu, sajūta tāda kā kukurūzas laukā. Ja kas šitādas takas var taisīt arī cauri kukurūzas laukiem, kamēr nav nopļauts. Bet bija ļoti pārsteigts, ka Engure, Ragaciems, Lapmešciems nav tikai šaura strēmē pie jūras ar izkusušu saldējumu uz pakaļējā beņķa un nenormāli garu ceļu, kas ir karstā mašīnā. Bet šeit dzīvo cilvēki ar savu dzīvi, un izrādās viņiem ir arī ezers. Iedomājieties? Jūs taču braucot uz Lapmešciem, nekad neiedomāties, ka te ir arī ezers. Forši, te ir sava dzīve un tā. Un man ir liels prieks, ka tu esi noskatījies līdz beigām. Un tagad ir otra Facebook tā labā tradīcija. Kā godīgi cilvēki ņemam, tajā pusē nospiešam šāru. Tas ir turbūt tā bultiņa. Un paldies un tiekās nākošreiz. Davai? Aiziet!